Labvakar, mans mazais. Šoreiz pastāstīšu tev par labsirdīgo skudriņu. Reiz maza skudriņa tecēja savās gaitās, pēkšņi viņai priekšā izauga milzīga ēna. Pašā kraujas malā stāvēja kazu māmiņa un vienmērīgi klanījās. Viņas acīs bija tādas bēdas, ka viņa neredzēja itin nekā, kas notiek tai apkārt, par mazo skudriņu nemaz nerunājot. Labdien, kazu māmiņa, kas tev noticis? Līdzjūtīgi vaicāja mazā skudriņa. Bet kazu māmiņa ir nepaskatījās uz viņas pusi, tikai klanījās un klanījās. Izstāst man savas bēdas, es gribu tev palīdzēt, sauc mazā skudriņa. Kas runā ar mani? Kam ir tik laba sirds? Žēli ievaidījās kaza. Tā esmu es, skudra, es tev palīdzēšu. Ai, skudriņa, man neviens nevar palīdzēt. Mans mazais dēliņš, mans ragainītis ir saslims. Sirmais āzis mums tas gudrākais dakteris. Teica, ka ragainīti varot glābt tikai 9 vīru spēks. Ja apēdīs vienu vienīgu lapiņu, kļūs vesels. Nu, tad taču vajag dot viņam šo zālīti, un viss atkal būs labi, iesaucās skudriņa. Es jau pus pasaules esmu apskrējusi šo zālīti meklējot. Velti. Neviens pat nezina, kur tā aug. Ai, ai, ai. Mans nabaga bērniņš, mans mazais ragainītis būs pagalam, kaziņa ieraudājās. Neraud, mīļā. Pasaulē nav nekā tāda, ko mēs skudrs nespētu atrast. Ej mājās, mierini mazo ragainīti, es zāles atnesīšu, teica skudriņa. Kaziņa paskatījās viņā cerību pilnām acīm, pateicās un aizskrēja mājās, kur slimais ragainītis gulēja vārgs un nevarīgs. Viņa rotaļu biedri, jautrie kazlēniņi stāvēja viņam apkārt skumji un noraizējušies. Viens sniedza mīkstas, smaržīgas bērza lapiņas, otrs sarkanu āboliņu galviņu, trešais avotu ūdeni, ko bija atnesis bērs tās krūzē, ceturtais pat bija papūlējies salasīt rīta rasu kļavas lapas vāclītē. Bet slimnieks pat nepaskatījās. Gulēja, gurdi aizvēris acis. Dēliņ manu, drīz te būs vesels, drīz. Skudriņa aizskrēja pēc zālēm, mierināja kazu māmiņa. Neatradīs, bezspēcīgi nočinkstēja kazlēniņš. Atradīs. Pasaulē nav nekā tāda, ko skudras nespētu atrast, pārliecinoši teica kazu māmiņa, un kazlēniņš sāka gaidīt. Mazā skudriņa pa to laiku prātoja, kā atrast 9 vīru spēku. Atcerējās savu vecmāmiņu. Tā taču malus iztaigājusi skudru bērniem pasaks lasīdama. Varbūt būs redzējusi. Aiztecēja pie vecmāmuļas un pajautāja. Vecmāmiņa, vai nezini, kur aug 9 vīru spēks? Kā nu nezināšu? Cik skudru bērniņu neesmu ar šo zālīti paglābos no visādām kaitēm. Bet kam tev tās ievajadzējies? Kazlēniņš saslims. Jā, bet ceļš ir ļoti tāls un grūts, domīgi teica vecmāmuļa. Palīdzēt vajadzētu, bet zinu, ka manas kājas tik tālu vairs nespēja aizstaigāt. Es aiziešu, manas kājas ir jaunas, stipras un veiklas, teica skudriņa. Vajadzīga ar liela drosme un stipra griba. Pagājušā reizē, kad tu pavisam maziņi biji saaugstējusies, es tur gāju 3 dienas, 3 naktis bez atpūtas, bez attelpas. Tikko smiltis man neabēra, kad pa kādu krauju rāpos lejā. Es nebaidos. Kazlēniņam vajadzīgas zāles, citādi viņš būs pa galam, iesaucās skudriņa. Un tad vecmāmiņa izstāstīja visīsāko taku. Protams, tu vari iet arī apkārt pa lielceļu. Tur iet būs vieglāk un drošāk, bet laika gan vajadzēs 2 reiz vairāk, viņa teica. Es iešu taisni, apņēmīgi teica skudriņa, un teciņus vien devās ceļā. Viņai vajadzēja lausties cauri zāļu biezoknim, rāpties par akmeņainām kraujām. Vienreiz viņa pat klupa un samežģīja kāju. Atpūsties. Pielikt ceļmalītes kompresi? Nē, nedrīkst kavēties. Kazlēniņš gaida. Un tad pašā dienas vidū satumsa debesis un drūmi iešalcās smilgu mešs. Stāvi, slēpies, glābies. Bet skudriņa neapstājās, nebija laika. Pēkšņi it kā būtu apgāzusies pati lielākā debes lejkanna, lejup sāka gāzties baltas ūdens šaltis. Vienā mirklī skudriņas ceļā nostājās mutuļojoša upe.
Ne tādu pārbrist, ne pārpeldēt, un tilta neviena. Kā lai tiek otrā pusē? Pagaidi, lietus pāries un ūdens aiztecēs, pamācīja Smilga. Nedrīkstu. Ai, tavu tiepīgu bērnu, Smilga pašūpoja slapjo galvu, un par skudriņu riekšavām vien lija ūdens. Es neesmu tiepīga, bet es ļoti steidzos. Kazlēniņam vajadzīga mana palīdzība, citādi viņš aizies bojā. Ko gan tu vari palīdzēt, tāda sīkulīte, nobrīnījās Smilga. Bet ja jau nu tu tā saki, mēģināšu arī es palīdzēt. Kāp man plecos. Varbūt izdosies pāršūpot otrā krastā. Pateicos. Skudriņa veikli uzrāpās Smilgā, tā sašūpojās, kaut ko uzsauc Smilgai upes otrā krastā, un divu Smilgu rokas savijās. Pāri upei izveidojās augsts tilts. Tikai īsu brītiņu, bet skudriņai pietika, lai par to pārtecētu otrā krastā. Un tad viņa atkal gāja. 3 dienas un 3 naktis, līdz nonāca pie milzu ozola meža malā. Jā, tur auga 9 vīru spēks. Bet kā lai to nogādā kazlēnam? Ar nesamo plecos ceļš 3 dienās nebūs paveicams, un vai kazlēniņš tik ilgi izcietīs? Augstu gaisā skudriņa ieraudzīja vanagu. Vanadziņ, palīdzi! Bet vanags nedzirdēja sīko balstiņu. Zarā savozies tupēja krauklis. Krauklīt, mīļais, palīdzi, kazlēniņš slims, aiznes viņam šo zālīti, un viņš kļūs vesels. Kā, smējās krauklis. Kāpēc, lai es viņam to nesu, kas man par to būs? Brokastis? Neticu. Es labāk tās pameklēšu pats. Krauklis pacēlās spārnos un aizlidoja. Skudriņai sakāpa asaras acīs par tādu vienaldzību, un viņa tikko spēja saskatīt bezdalīgu, kas skrēja pakaļodam. Bezdalīdziņ, palīdzi, kazlēniņš slims, aiznes šo zālīti, un viņš kļūs vesels, bezpalīdzīgi čukstēja Skudriņa. Bezdalīga aprāva skrējienu, apstājās. Ots aizlidoja un paslēpās zālē. Mani bērniņi gaida brokastis. Nekas. Lai iemācās paciesties, jo kazlēniņam palīdzība vairāk vajadzīga. Viņa teica, satvēra knābī veselības zālīti un aizsteidzās pie slimnieka. Kazlēniņš to apēda un tūlīt kļuva vesels. Bet Skudriņa 3 garas dienas un 3 garas naktis ceļoja mājup. Atgriezās nogurusi, tomēr laimīga, un tūlīt aizmiga. Čuči, arī tu, mans bērns, ar labu nakti.